Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Uz tālavas drūgām un mežiem nakts. Pelēkus palagus klāja. Pār klusajiem koku galiem jodi un murgi jāja. Dus Miervaldis savā pilī. Guļ viņa ļaužu pulks, guļ vaidilaiši un sargi. Un zīmju gudrais tulks. Tik augstākās egles galā taurētājs nomodā. Tas spiego pēc ienaidnieka, tuvu un tālumā. Te it kā pa sapņiem tam liekas, ka slepeni soļi čaba, ka šķēpi pašķindētu, ka zirgu pakavi klaba. Labdien, mīļie klausītāji! Mēs esam klāt tādā nedaudz neparastā veidā, kā parasti Marlēna, Ģirds, es. Jūs noteikti izbrīnīja raidījuma nosaukums Sumpūrņi. Kāpēc Sumpūrņi un kāpēc tālavas taurētājs tika pieminēts? Redziet, mēs esam šobrīd tādā vēsturiskā posmā, ka mums tā pa sapņiem sāk likties, ka slepeni soļi čaba, ka šķēpi pašķindētu, ka zirgu pakavi klaba. Mēs nepretendējam uz taurētāju godu. Līdz tam vēl mums iespējams ir jāaug. Bet par zīmju gudrajiem tulkiem gan mēs varētu būt. Kā labi? Sumpūrni. Kas ir sumpūrni? Latviešu valodas tezaurs sumpūrni sauc par radījumu, bieži vien ar vienu aci vai vienu kāju, ar suņa vai putna galvu, kas ir ļauns un kas mēģina darīt pāri cilvēkiem. Proti, tas ir antagonists. Tas ir antagonists visam ierastajam, cilvēciskajam, tam, kas ir cilvēka dzīvē nepieciešams. Sumpurnim ir vēl viena interesanta īpašība. Ja mēs esam lasījuši latviešu tautas pasakas, mēs esam ievērojuši, ka sumpurnis nekad nav galvenais. Sumpurnis vienmēr ir izpalīgs. Tātad mēs runāsim šodien par izpalīgiem. Nevis par tiem dzeltenajiem, tiem minioniem, tiem palīdžiem, kas bija filmā Nejaukais es, bet mēs runāsim par reāliem sumpurņiem, proti par prokremliskajiem spēkiem Latvijā. Par to, kas tie tādi, protams, visus mēs nenosauksim, jo viņu ir daudz, bet par pamata sumpurņiem, jo viņi nav galvenie. Viņi velk zeltu pūķim uz midzeni, bet viņi nav galvenie. Viņiem šķiet, ka viņi ir galvenie, viņi čupojās, viņi salīd tādās pļeckās, tās pļeckas reizēm padalās, un tā šie cilvēki šeit dzīvo. Tātad prokremliskie spēki Latvijā mēģināja konsolidēties jau vairāk kārt. Viena no pirmajām konsolidācijām bija tā saucamais Covid-disidentu protests. Proti viņi mēģināja stāties galvgalī cilvēkiem, kuri nevēlējās potēties un kaut kā tur noliedz to potēšanos. Tas īsti nesanāca, jau Covids nāca un pagāja, un viņiem tur iestāties pirmajās reizēs, izņemot Valentīnam Jeremējevam, kurš dziedāja, ka pandēmijas nav. Pandēmija kā tāda neeksistē, pandēmija kā tāda neeksistē, pandēmijas nav, pandēmija neeksistē. Iebažiet jūs vakcīnas pogrīde, iebažiet jūs vakcīnas pogrīde, lai neviens tās nezin, lai neviens tās nezin, lai neviens par tām nedomā. Pandēmijas nav, nekas īsti nesanāca. Tad nāca nākošā viņu neveiksme, protams, viņiem, jo Krievija iebruka Ukrainā, un tad ar to konstruktīvo dialogu ar pieeju dzīvosim kā Somijā, tika uzsvērts, ka Somi tur ārkārtīgi mīļi draudzējās ar Krieviem, arī nekas
nesanāca. Bet šobrīd cilvēkiem šķiet, ka ir mazliet pagājis laiks. Viņi ir nosprieduši, ka karš visiem ir nedaudz apnicis. Un atkal var sākt darboties. Neskatoties uz tādiem lokālajiem kaut kādiem veiksmēm Krievijas veiksmēm Ukrainas frontē, neskatoties uz pietiekoši neslēptu Ķīnas atbalstu Krieviem, karš tomēr turpina graust šīs impērijas ekonomisko pamatu, un Kremlim ir ārkārtīgi nepieciešams savs lokālais tāds aģents, kāds Sumpurnis, kas atlausta šo diezgan vienprātīgo fronti pret Krievijas ietekmi Eiropā, pret Krievijas ietekmi Latvijā. Diemžēl Latvija tiek uzskatīta par vienu no vājiem posmiem Baltijas valstīs, un tā tas, manuprāt, šķiet. Un tam ir zināms pamats šādam uzskatam. Proti, Latvijā eksistē pietiekoši tāda spēcīga, es neteiktu viņas par funkcionāriem, ja? Viņi tādi, visur viņi ir, nelustrētie Maskavas izpalīdži, ja? Kas ir nākuši no komjaunatnes, no PSKP, brīžam no VDK, un viņi tašs labs ieņem pietiekoši redzamu lomu ekonomiskajā vai pat politiskajā sfērā. Nākošais. Tieši Latvijā ir radies tādu oligarhu fenomens, kas faktiski ir būvējuši savu biznesu, balstoties uz Krieviju. Nākošais iemesls arī diezgan nemazsvarīgais ir tāds, ka Latvijā, pateicoties okupācijai, pateicoties šeit savulaik dislocētajiem karaspēkam, ir diezgan liels krievvalodīgu cilvēku starpslānis. Ja? Es atvainojos par šī termina lietošanu krievvalodīgie, ja? Bet, principā tur ir gan krievi, gan baltkrievi, gan dažādi citi, kas gadiem ir mērķtiecīgi apstrādāti no Krievijas propagandas puses un principā atrodas Maskavas informācijas infolaukā Maskavas. Tad nākošais ir tādas objektīvas ekonomiskās problēmas, rada tādu neapmierinātību, likumsakarīgu neapmierinātību sabiedrībā. Visbeidzot, ir politiskas, ekonomiskas, ideoloģiskas problēmas un krīzes, kas ir kopējas visam Austrumeiropas nogabalam, ja, tātad migrācijas politikas jautājumi, reliģiozas vērtības, nevērtības, ja, kā mums to Ivo Pavlovičs stāstīja, ar ko atšķiras, ja, dažādu baznīcas pienesums dažādās zemēs un valstīs, attiecības ar netradicionāliem cilvēkiem, ja, tā arī ir zināma, rada zināmu spriedzi un zināmus strīdiņus. Redziet, kas pa lietu, bet viņiem ir vienas grūtības visiem šiem te sumpurņiem. Prokremliskais, krieviskais šis te projekts, viņš balsts pamatā uz krievu cilvēkiem, tātad uz mazākumu. Un viņi apzinās, ka viņi nespēs iegūt kaut kādu vairākumu valdošā koalīcijā, tātad viņiem ir nepieciešams lietus sargs, viņiem ir nepieciešama tāds politisks spēks, kas mēģinās izmantot, diemžēl, mūsu sabiedrībā esošas grupas un slāņus. Pirmkārt, tie ir saucamie neosovietiskie spēki. Tātad tas ir tie cilvēki, kas runā krievu valodā, kas identificē sevi ar padomju cilvēkiem,
Viņi vēlas revanšu un viņi vēlas atjaunot PSRS tādā vai citādā paskatā. Ja. Un dabiski, kad Krievijas federācija viņi redz, kā šī te revanšisma pamatu un viņu tādu ideoloģisko bāzi. Tad nākošā grupa ir komerciālie un politiskie spēki nosacīti latviskā vidē. Kas ir nosacīti latviskā vide? To mēs redzam šajās pusmarginālajās partijās un partielēs, ja, kur redzam vēlēšanu sarakstu, un šajā sarakstā ir 3 latviešu uzvārdi un 50 nelatviešu uzvārdi. Ja? Un šie te spēki, viņi ir ieinteresēti Krievu kapitāla ieplūšanai Latvijā. Tad ir tādi margināli spēki, kas orientējās uz populismu, proti mīcās par tādām jutīgām tēmām, tātad pederasti nāk, ja? vai teiksim, Stambulas konvencija, nē, zaļais kurs, ja? Tas ir tās partijas, kas ņurcās par šīm tādām tēmām, īsti bieži pat neizprotot viņas. Nākošais. Radikāli antiglobālisti. Nu, dažādu grāvi, gan kreisā, gan labējā. Nākošais. Atsevišķos gadījumos tie ir reliģiozi fundamentālisti. Paldies Dievam, Latvijā to nav daudz, bet viņi ir. Jā, tātad tie ir iepriekšējā raidījumā apspriestie musulmaņi. Faktiski jebkurš protesta elektorāts. Jūs atcerieties, bija tāda partija, ko vadīja kāds caurkritis aktieris, kam pieder Valsts LV, un kā viņš uzbrauc augšā, izmantoja tieši šo te protesta elektorātu. Nu, un tagad mēs varam paskatīties, kādas tad ir šīs pamata kustības. It kā konsolidācija, ja, starp, lai konsolidētu šos te latviešu un nelatviešu un latgaliešu spēkus izpilda tā saucamās Krievu un latgaliskās partijas, tā piemēram, tā ir Stabilitātei, ja, ar Roslikovu. Tad ir tāds mums Aleksandrs Bartaševičs, ja, visiem zināms cilvēks. Viņam ir partija Kopā Latvijai. Nu, protams, mēs nekur neesam aizgājuši no vecās labās saskaņas, ja, tad Nīla Ušakova un Urbanoviča projekts, bet viņiem ir nācies palikt mērenākiem, jo viņi ir nonākuši pie likumsakarīga secinājuma, kad ar tādu, zinām, ekstrēmismu viņi tālu netiks, nu, un to arī pierādīja kaut kā Eiroparlamenta vēlēšanas, kad viens šis te kungs aizbrauc atpakaļ uz Eiroparlamentu, nevis uz cietumu kameru. Tur mēs varam sagaidīt arī Andreju Elksniņu, kaut kādu partiju, kas mēģinās rauties uz parlamenta vēlēšanās uz priekšu. Latviešu elektorāts, kas orientējas uz Krievijas federāciju, ja, nevienam no noslēpums, ka ir arī tāds, jo mums vajag tikai pavērot jebkuru asāku tēmu, kas ir vērsta pret Krievijas federācijas izdarībām. Tur būs pietiekoši daudz, ne tikai botiņu tā saucamie, ja, tad mākslīgi konti, kas nepārstāv neko, bet tur būs arī pilnīgi reāli dzīvi cilvēki fonā, kas ar putām uz lūpām aizstāvēs, ja, tur Krampītis, Vilsone, tad šis te jocīgais puisis Raivs Vasidevskis, ja, kas jau paspēja cietumā pabūt un tā tālāk, ja, un šobrīd cietumā sēdošais šis te Jānis Sondars. Lūk, un tad ir vēl viens interesants veidojums, kā viņi sevi sauc virsetnisks veidojums, apvienība jaunlatvieši. Viņu programma tas ir
gan labā, gan kreisā populismu tāds mikslis, ja? Kā bija Bokas Jaunkunis kāposta mikslis. Te mēs varam paskatīt, kā viņiem gāja vēlēšanās uz Eiroparlamentu. Pirmajā vietā apvienībai Jaunlatvieši bija mans vārdabrālis Rudolfs Brēmans. Viņš ir ārkārtīgi interesants tipāžs, viņš ir izbijis ārlietu ministrijas darbinieks, kuram nācās atstāt ārlietu ministriju pēc tam, kad viņš tika pieķerts apvienotajos Arābu Emirātos kopā ar Šleseru, ēdot pusdienas kopā ar arābu investoriem, atcīmredzot tiem pašiem, kas šobrīd būvē Waterfront. Brēmanis nav nekāds plānais vīrelis, ziniet. Viņa uzņēmums Middle East Latvia Holding, nav tur kaut kāds sijā saules meitas. Ja? Šīs te kapitāla daļas, kas viņiem pieder šajā uzņēmumā, ir arestētas krimināla procesa ietvaros. Interesanti tas, ka, ja mēs attaisīsim vaļā šo te tā saucamo jaunlatviešu sarakstu, tad kas bija pašā astītē? Pašā astītē bija Aldis Gobzems, kurš bija tomēr pārdomājis un nolēmis kaut vai šādi. Ja? Jo Gobzems ir nedaudz aktivizējies, viņš ir sācis tādu zināmu draudzību ar pietiekoši tādiem aizdomīgiem tipāžiem, kā piemēram Vadim Alekseja un viņa biedrību Atmoda 3.0. Ja? Atmoda 3.0, tas ir Krievu organizācija, praktiski, ja? Tīra Krievu organizācija, tur Dierijas sastāv tāda Inna un kas tik tur vēl viss, ne. Un tātad Gobzems ir diezgan tādās visādās interesantās sarunās ar viņiem fiksēts, ja, tātad Gobzems ir konstatējis, kad laikam tomēr Spānijā nosēdēt nevarēs, ka jārosās pa Latviju. Protams, ka apvienībā Jaunlatvieši darbojās arī tāda Olga Čerņauska. Ребята, Минобороны Латвии хочет, чтобы мы в случае войны, в случае оккупации России помогали государству. Да, спасали государство, помогали государству. Kas ir aizmukusi uz Baltkrieviju, ja, uz kartupeļu reihu. Sarakstā bija arī Glorija Grevcova, kā nu bez Glorijas, jo gan Olga Čerņauska, gan Glorija Grevcova abas divas norāvās no valsts iestādēm tieši par savu publisko tādu uzstāšanos. Ja. Grevcova vismaz neizmantoja parūpjas mātes vārdus, ja, kad viņi to darīja. Interesanti, kad Jaunlatviešu apvienība sevi nepozicionē kā Krievu partiju vai krievulodīgo partiju. Pats nosaukums jau, jā, pa to liecina. Un viņu kandidātu sarakstos 75% bija etniski latvieši. Kā viņiem gāja, to mēs varam redzēt tālāk. Tagad pie dažiem tādiem maziem, ne maziem, bet nedaudz dzirdētākiem kungiem. Visi ir dzirdējuši par tādu Aleksandru Bartaševiču. Bijušais Rēzeknes mērs, kas savai aizstāvībai bija sasaucis tādu nopietnu piketu, kas viņu atklāti padara par promaskavisku cilvēku. Proti Aleksandra Bartaševiča aizsardzībai pieteicās tāda Krievijas organizācija
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Aleksandrs tātad ir sātečestrinieks, ja? Un šis te fonds diezgan lielu brēku sacēla, viņi griezās gan ārlietu ministrijā, gan vēl kaut ko, jo, lūk, Bartaševics tā kā aizstāvējis ir Rīgā nogāzt to pieminekli, ir Rezeknē un tā, ja? Tātad viņi paši savu, kā saka, ietekmes aģentu mazliet tā, kā saka, nolēja, sauksim to tā. Jo skandāls bija tieši pamatā par Rezeknes atbrīvotāju pieminekļu demontāžu. Lūk, ar šo fondu tad viņš tur diezgan tā pinās. Kas interesanti, šī gada 1. ceturksnī sākās sarunas un maijā jau tika izplatīts paziņojums, kad Ainārs Šlesers, Aleksandrs Bartaševics, Vils Kristopāns, Viktorija Plekšāne, jā, viņa arī viena no startējušajām pie Roslikovas Tallītī, ja, tāpat kā Glorija Grevcova, ja, bet šī gada sākumā viņa tika izslēgta no stabilitātes. Nu, protams, Aināram Šleseram ir diezgan ierasti strādāt ar tā saucamajiem Krievu politiķiem, ja, ko ir vērti vien viņam sakari ar tā saucamajiem Kovaļčukiem. Tas ir klāns Krievijā, tie ir politiķi un biznesmeņi, kuriem klājas ļoti labi. Un tur ar šiem te visiem interesantajiem personāžiem ir saistīts tieši Šlesera kungs. Lūk, šāds te purvs patreiz notiek, kā mēs varam vērot, visi šie cilvēki, viņi nav galvenie. Neviens no viņiem nav galvenais. Ne smieklīgais Ērmas Jeremējevs, ne diezgan tāds kolorītais Bartaševics, ja, kas ir, manuprāt, nekaunības augstākā pakāpe, ne arī karojošais populists Šlesers. Bet, ar šiem te kungiem un dāmām, jo dāmas arī bija pieminētas, diezgan būs ko pacīnīties. Paskatīsimies, ar ko tas beigsies. Ģirt, kā tev šķiet, kas būs tālāk? Jā, paldies, Rudolf, par interesanto priekšlasījumu, par info lauku, par to, kas notiek Latvijā. Es domāju, ka plus mīnus tā tas viss ir, un diemžēl ir ļoti daudz, viņi arī savā starpā ir saistīti, protams, bet tas, ko es vienkārši mazliet iedošu ieskatu, un aicināt paskatīties, ko Rudolfs arī iespējams mazliet arī tā kā minēja, bet, principā es domāju, ka tā lielā spēle, viņa nenotiek šeit iekšienē, skaidrs, ka ir kaut kādi censoņi, kas darbojās, bet tas viss tiek, režisēts no ārpuses. Es minēšu divus variantus, un tad mēs nonāksim līdz Latvijai. Šajā reizē es domāju, ka neiesim iekšā visos tas, ko Kremlis finansē, iespējams finansē ļoti daudz dažādas partijas vispār visā Eiropā. Neiet runa tikai par postpadomju telpu, bet arī par visu Eiropu īstenībā. Mēs pēdējā laikā redzam arī, tā skaitā radikālās partijas, man liekas, ja es pareizi atceros, AfD Vācijā un tā tālāk, un Marija Le Pena. Bet šoreiz ne par to, šoreiz par 3 epizodēm, kas skaisti savijās kopā. Pirmā epizode bija 2022. gada 21. septembris, kad notika 5 bataljonu Azov komandieru apmaiņa, tā skaitā leģendārie Azov komandieris Denis Prokopenko un viņa vietnieks Jatuslavs Palamars, pret ko viņi tika apmainīti, tā skaitā pret Viktoru Medvedčuku. Kas ir Viktors Medvedčuks? Tātad viņš ir Ukraiņu prokrieviskais darbonis, un viņam bija partija, protams, un viņa tika aizliegta, saucās opozīcijas platforma par dzīvi, viņi bija pārstāvēti arī, šobrīd ir pārstāvēti tie cilvēki, kas tika ievēloti, ja es nemaldos, bet pati partija ir aizliegta.
Bet tātad tika veikta apmaiņa, kurā tika nīstie Azov, Krievijas nīstie Azov komandieri, un principā viņi apmainīja komandierus. Un joprojām nemaina parastos ierīnas Azov kaujinieks, bet komandieris viņi visu apmainīja. Mēs varam saprast un redzēt, cik šausmīgi svarīgs ir šāds Viktors Medvedčuks, un tātad, ko viņš darīja, viņiem piederēja Ukrainā, ja es nemaldos, 3 kanāli, kas tiražēja, propagandēja, pilnīgi absolūti skaidru politiku par Krieviju, par mūžīgo draudzību ar Krieviju, droši vien, kad arī par to, ka Krievija un Ukraina ir viens un tas pats, un ka tautas ir viens un tas pats, un valodas ir viens un tas pats, un mēs arī redzam, tātad, par ko viņi iestājās arī par attiecību atjaunošanu Ukrainu, Krieviju, Kijevas sarunām ar Doņetsku, Luhansku, jo to vajadzēja legalizēt par atcelt likumus par dekomunizāciju, valodu, izglītību, lustrācijas atcelšanu, visu atcelt. Un viņš bija tas ietekmes aģents. Tātad Viktors Medvedčuks bija Krievijas ietekmes aģents Ukrainā, kurš darbojās daudzus gadu desmitus. Viņam bija televīzijas kanāli, viņam bija politiskā partija Ukrainas radā, un tā tas viss arī notika. Un to, es saku vēlreiz, tas uzsvars ir manā stāstā uz to, ka cik šausmīgi svarīgs, cik ārkārtīgi svarīgs Putinam bija šis Medvedčuks, ja viņš viņu spēja apmainīt pret 5 īstenībā lielākajiem ienaidniekiem Krievijai, tātad šiem 5 Azov komandieriem, kas varonīgi cīnījās Mariupolē. Ejam tālāk, otrā epizode. Moldova, 2024. gada 23. aprīlis un pāršāls informatīvo telpu ziņa par to, ka Moldovas policija ir apcietinājusi Moldavu prokrieviskos partijas cilvēks, kas atgriezās Moldovā. Viņi atgriezās no sanāksmes Maskavā un tika konfiscēti nelikumīgs politiskais finansējums miljonus eiro apmērā. Tātad viņi, kas notika, tātad Ilons Šors, atceramies šo uzvārdu, līdzīgi kā Viktors Medvedčuks, ir Ilons Šors. Viņš organizēja sanāksmi. Viņš ir absolūti tāda prokrievisks līdzīgs kā Viktoram Medvedčukam darbonis, un viņš Maskavā tātad organizē tādu dažādu partiju salidojumu, un tie aktīvisti atgriezās pēc tā Moldovā un Kišiņevas lidostā, viņi iet priecīgi ar čemodānos salikt ir miljoni. Tātad 1 miljonu tā kā izņēma. Es spekulēju, protams, es domāju, ka tur bija vairāk nekā 1 miljons, un viņi atgriezās no Maskavas. Tātad viņi atgriezās no Maskavas ar kārtīgu naudas čemodānu, lai darbotos. Un kas ir šis Ilons Šors? Tas ir pilnīgi identisks stāsts, kā Viktors Medvedčuks bija Ukrainā. Tātad tas ir par draudzību ar Krieviju, par mūžīgo draudzību. Atceramies vēl vienu lietu, kad līdz šai draudzībai ir ļoti spēcīga arī korupcija, jo mēs zinām, ka tās valstis, kas ir ļoti draudzīgas, vai tie klani ir, kas ļoti draudzīgi, ir milzīga korupcija, un Moldovā ir nenormāls problēmas ārkārtīgs ar korupciju, viņi vēl šobrīd cenšas tikt pāri. Armēnijai bija ļoti draudzīgas attiecības pirms Nikola Pašiņana, un tas klans, kas tur bija ārkārtīgi korumpēts. Nāk līdz korupcija, bet tā tad jā, un tas ir fakts. Un tas ir fakts, tas, kas notika Moldovā, tā tad atgriežās no Maskavas ar naudu, miljons, un tas, ko mēs arī redzam, tā vēl viena ir, Moldovā ir tāds reģions Gagaūzija, kas ir arī tāds prokrievisks, un tur arī šis Ilons Šors ar Maskavas naudu kā startnieks, viņš finansēja iegulda tur, un tad viņiem ir savs Gagaūzijas vadītāja, tāda kundze, un arī par Maskavas naudu. Un tad nonākam atpakaļ pie Latvijas, ar ko Rudolfs sāka. Un mēs nonākam pie Latvijas. Un tad mēs atkal lūgtu atgriezties 2 gadus atpakaļ. Ir 2022. gada 30. septembris. Dmitrijs Muratovs, kas ir Dmitrijs Muratovs, ir Novaja Gazeta redaktors, bet arī Nobela miera prēmijas laureāts 21. gada. Cilvēks ar milzīgu mugurkaulu stāju, opozicionārs, šobrīd jau, protams, kad Krievijā jau nedzīvo. Viņa tas Novaja Gazeta bija iespējams svarīgākais rakstošais medijs Krievijas opozīcijai, jo viņš bija milzīgs pa visu Krieviju, un viņš bija tiešām opozīcija. Viņi sāk skaidrot patiesību par visiem Čečenijas kariem, kas bija 2 Čečenijas kari. Un ko viņš saka? Ko šis Dmitrijs Muratovs saka? Viņš saka sekojošo, kad
Krievijas valsts uzņēmumā Rosneft ar Putina ziņu darbā ir pieņemti ietekmīgi rietumu pasaules politiķi. Starp šiem politiķiem viņš nosauca Austrijas bijušo ārlietu ministru Karīnu Knaislu, pie kuras Putins bija pat bijis kāzās, bijušo Somijas premjerministru Esko Tapanjaho, bijušo Austrijas kancleru Wolfgangu Šiselu, kā arī bijušo Latvijas satiksmes ministru Aināru Šleseru. Saskaņā ar to, ko saka Muratovs, un šeit nav, kad viņš cenšas apvainot nabaga darbonu Šleseru kaut kādā veidā, jo Šlesers ir tikai viens no viņa pieminētajiem šajā kopējā stāstā, kas izriet no tiem dokumentiem, kas noplūda un kļuva pieejami sabiedrībai. Tātad Aināram Šleseram ir maksāts no 1,5 līdz 2 miljoniem eiro gadā, tā ir apgalvojis Novaja Gazeta redaktors Dmitrijs Muratovs. Šlesers tajā brīdī, es to brīdi atceros, tātad runa ir atkal pa 22. gadu, es ļoti labi atceros, Šlesers ļoti nervozi sāk uzvesties, viņš teica, ka viņš ies uz tiesu un viņš sasniedz iekšā visādas pieteikums tiesās un tā tālāk. Un tad es pajautāšu jums, dargie skatītāji, vai mēs esam dzirdējuši, kad Dmitrijs Muratovs būtu atvainojis Aināru, es runāju nepatiesību. Tāda situācija nav bijusi. Vai mēs esam dzirdējuši, ka Šlesers ir nācis ar paziņojumu, jā, es esmu uzvarējis tiesā, saņēmis finansējumu un tā tālāk. Nu, nav bijis tur viss tā kā noklusa, mēs nezinām rezultātu, bet mēs katrā ziņā neredzam Šleseru uzvarošos spiedzienus. Un ja mēs neredzam, tad mēs varam prezumēt to, ka tas finansējums ir bijis iespējams. Es neapgalvoju, es negribu, lai Šlesers man iesūdz tiesā, bet saskaņā Dmitrija Muratova teikto, viņš ir saņēmis no 1,5 līdz 2 miljoniem savai kampaņai. Rudolf, protams, ka tu runāji par šiem mazākiem gariem un tā tālāk, bet es tomēr gribētu fokusēties uz to Šleseru, un tad mēs skatāmies, 1,5–2 miljoni. Vai tā varētu būt, vai tā nevarētu būt. Skatāmies šodien, skatāmies to, kā notika vēlēšana uz Saeimas vēlēšanām. Mēs visi zinām, ka Ainārs Šlesers ir Rīgas tirdzniecības ostā akcionārs caur savu ģimeni. Tur es negribu atkal teikt, ka viņš tur viss tās daļas ir nodevis dēliem, sievām un tā tālāk, bet biznes ir apstājies. Biznes ostā ir apstājies līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ko nozīmē apstājies biznes? Tas nozīmē, ka tev ir jāuztur milzīga infrastruktūra, darbinieki un tā tālāk, un visticamāk uzņēmums rādā ar zaudējumiem. Šleseram naudas vairāk nav. Naudas nav. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka tā kampaņa reklāmas ir diezgan liela, un tad mēs varam jautāt, no kurienes nāk tā nauda. Vai viņš pats savu naudu iegulda? Es domāju, ka viņam tās naudiņas tur daudz nav. Skaidrs, viņš dzīvo Jūrmalā, skaistā mājā, ir kaut kādas daļas uzņēmumos, bet naudiņas nav, lai ieguldītu tos miljonus, kas ir reklāmas kampaņās. Tātad, saliekot šo visu kopā, es vienkārši aicinātu apdomāt, saprast šo visu, kad ir finansējums, un Muratovs mums norāda Maskavas virzienā, un mēs redzam, ka Maskavas virziens ir arī citās valstīs. Un pēdējais, ko es vēl gribētu minēt, kas ir mazliet vairāk par tādiem mazajiem gariem, tātad viens ir tas, kad tādu mazliet tādu ārpus šīs kastītes to skatu, skaidrs, ka viens ir tas finansējuma avots ir Maskava, ko ļoti iespējams pēc Muratova teiktā Kremlis finansēja Šleseru, un visu viņu īpatnējo veidojumu, ko viņš cenšas dublēt no Trumpa tur pēc nosaukuma, tās nezinu, ko viņi pat pārstāv, izņemot Krievijas finansējumu, ja tā ir taisnība, ko Muratovs saka. Bet ir vēl viena nianse, kas ir interesanta, ko arī aicinātu pārdomāt. Tātad mums Latvijā ir partiju finansēšanas likums, kurš ir mainījies, kurš pēdējos gados mainījies, un teikšu savu personīgo viedokli, es uzskatu, ka bija pareizi, kad partijas Latvijā saņem vairāk, jo tādā veidā mēs nodrošinām to, ka kad partijas nav spiestas pirms vēlēšanām staigāt ar izstieptu roku pie kaut kādiem vietējiem oligarhiem, kā tas bija 90. gados, visādi kasīri un tā tālāk klīda pa Rīgu, klīda pa visādām kapitāla sabiedrībām, par uzņēmumiem, par bankām, paņēma naudu un pēc tam bija spiesti atstrādāt, privatizējot uzņēmumus un tā tālāk, tas ir ārkārtīgi pretīgi un korumpēti. Es domāju, ka sistēma ir laba. Bet šai sistēmai, kad tās partijas, kas sasniedz labs rezultāts, viņi saņem finansējumu, lai viņas varētu nodrošināt biroju, sekretāru, apmaksāt un tā tālāk, un varētu tā skaitā strādāt ar reģioniem un vienkārši veidot politisko procesu. Bet tā mazā blakne, par ko es aizdomājos, ir tas, ka ja mēs skatāmies finansējumu likumu,
Tātad runa ir par politisko partiju, politisko organizāciju finansēšanas likumu. Tur ir 7 pāns, ka politiskās organizācijas, par kur pēdējā Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji piešķir valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā. Neiedziļināsimies tos procentus, par balstu tam nav tik liels nozīmes, bet atceramies šo skaitli, tie ir 2%. 2% un tu sāc saņemt finansējumu. Tad mēs apskatāmies, kas saņēma 2%, vairāk nekā 2%, nu es nesaukšu visas partijas, bet tas, kas man liekas interesanti, tie, kas ir tieši virs 2%. Politiskā partija katram un katrai 3,67%, tas ir Aldis Gobzems, kur šobrīd ir pārsaucis to politisko partiju. Šobrīd jau es nevarētu viņu saukt par politisko partiju, viņi tur ir pārsaukušies platformu 21, bet viņi saņem diezgan lielu finansējumu. Tātad tas ir katram un katrai. Suverēnā vara, tas ir Stjepaņenko vīrs un sieva 3,24%. Nu, pat Latvijas Krievijas Savienība mēs tā kā finansējam, tie ir 3,63%. Nu, protams, ir arī organizācija, kas ir beigusies jaunā konservatīvā partija, nu tad viņi sev nosauc par konservatīvajiem, viņiem ir 3% arī tie, kas ir. Un tad, ja mēs skatāmies, cik viņi saņem gadā, tātad konservatīviem, lai viņiem veicās, es domāju, ka viņi drīz arī paziņos par tām savām beigām. Bet suverēnā vara Stjepaņenko saņem gadā 165,000 katru gadu. Nu tā tad nākamajos 4 gados pēc Saeimas vēlēšanām. Latvijas Krievijas Savienība, kas, manuprāt, ir kauna traips, saņem 185,000. Tātad mēs finansējam Ždanuku, nu nav ne mazāko šaubu, ka tā nauda aiziet Ždanukai. Mēs paši saprotam, kas ir Ždanuka, tur izvērs skaidrot nav vērts, kādas intereses viņi pārstāv un kas vispār notiek ar to. Tur gan mēs nerunāsim. Saskaņa 245,000, tā viņam droši vien neveiksmi būtu vairāk, katram un katrai 187,000. Katram un katrai šobrīd ir pārvērties par platformu 21. Es domāju, ka viņi to naudu vienkārši, teikšu korekti, lai man neiesūdz tiesā, apgūst. Nezinu, ko viņi dara. Platforma 21 neesmu redzējis nekādas reklāmas, tātad viņi droši vien izmaksā sev algās paši un tā. Bet, jā, piemēram, suverēnā vara, un tad mēs diezgan nepārprotam saprotam, kādas intereses, kādas vērtības suverēnā vara, tātad Stjepaņenko izplata, bet tas ironiskais ir tajā, kad, iespējams, ka viņiem tas finansējums no Krievijas pat nav nepieciešams, jo viņi saņem no Latvijas valsts budžeta 165,000. Vai tas ir daudz vai maz, nezinu. Protams, ka tas nav pietiekami, lai uztaisītu reklāmas kampaņu kvalitatīvu, bet tas ir, lai nodrošinātu tādu ikdienas darbību, mēs varētu varbūt teikt. Un tad mēs atkal varam apskatīties. Ja mēs redzēsim reklāmas lielu kampaņu uz nākamajām vēlēšanām, nezinu, pašvaldības vēlēšanām Rīgā un Saeimas vēlēšanām, tad mēs saprotam, ka finansējums ļoti iespējams nāk no austrumiem. Savukārt, ja mēs neko neredzam, tad jā, mēs varam teikt, ka nē. Bet tas ir vienkārši, lai mēs būtu godīgi, ka ne katrs cents, ko šīs prokrieviskās partijas iztērē Latvijā, viņas nenāk no austrumiem. Par Aināru man nav mazākā šaubas saskaņā ar Murato teikto un to, ka nevienā brīdī 2 gadu laikā tas nav noliegts, ka tas tā ir, jo tās summas ir milzīgas un reklāmas mēs paši redzam, kā tiek uzlikts uz sienām. Savukārt, par šādām mazākajām tur mums ir vēl jāskatās, cik liels ir tas finansējums. Jā. Tas īsumā tāds kopējais konteksts arī par šo finansējumu no austrumiem. Paldies! Paldies, Ģir! Redz, kāpēc es sāku dīdīties un pacēlu roku vēl tavas runas pašā sākumā. Jo vienkārši man pat attausa gaisma, ja, tā, kad tu teici, kad buldozers piedzienas un svilpienas mēs neesam dzirdējuši. Man tas atgādina vienu ļoti redzētu kungu, kuram nesen sašāva ausi. Proti, ir nepārprotami līdzīga, tāda, imidža līdzība, ja, ne jau tāda satura līdzība. Tad tur ir bezgalīgi daudzas tiesvedības, iesniegumi, dažādi publiski pretargumenti. Un tas viņam, Šlesneram, rada lielisku iespēju pašam saduļķot ūdeni, un šai saduļķotajā ūdenī arī darboties. Es savā laikā Līzdas
vadītājai uzdevu jautājumu, kas, protams, palika bez atbildes līdz tā ir izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, ja, par to, kādu tad naudu ir šajā pasākumā ieguldījis Šlesera kungs, ja, jo, ja nevaldos, tā bija uzvārda Veida kundzīte, kas, tad, atcerieties, bija liels skolotāju pikets, un katram bija tāda vestīta mugura, ja. Nu, atbildi man, diemžēl, nesniedz. Ja, tad Šlesers mēģina acīmredzot sev iegādāties dažādas kabatas organizācijas, ja, un izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība varētu būt pietiekoši tāda nopietna un iekārojama organizācija, kas varētu viņam interesēt. Ja? Vienīgais ir tā, ka Šlesers ir, protams, pārāk sīks, lai viņu varētu jebkādā veidā salīdzināt ar Trumpu, ja? Bet zināmi iedīgļi publiskajā tēlā ir līdzīgi. Marlēn, tu esi mūsu projekta tāda, teiksim tā, sirdsapziņa. Kāpēc sirdsapziņa? Tāpēc, kad tu parasti mazāk tur spriedi redz, kāds tur tas un tas baigais cūkteņš. Nē, tu parasti sniedz mums tādu izpratni par to, kāpēc tas tur nav labi. Saki, Marlēn, vai tu vari pateikt arī šajā situācijā, ka tas nav labi? Varbūt ir labi, kas lai zina? Marlēn, Paldies par vārdu. Uzmanīgi klausījos, jūs runājāt par augšām, par vērtībām, jūs runājāt par ārvalstu ietekmi un Latviju. Tāds piemērs kā līdzskrējēji. Līdzskrējēji ar tādi ir pakalpiņu veids, skrienoši cilvēciņi, kur skrien līdzi un saka. Sumpūrņi, tie pieminētie sumpūrņi, Marlēn. Jā, man šo vārdu negribās lietot, tāpēc es saku līdzskrējēji. Redziet, un par tiem vārdu runājot, ko tu tikko pieminēji, daudzos es dzirdu tādus vārdus. Man valsts nav neko devusi, man nav jādara tas vai šis. Vai man nav jāceļ valsts, tas valstī jādomā. Valsts neko negarantē. Valsts ir tāda un šāda, kura traucē mums dzīvot. Tā sanāk, jo nodokļi ir jāmaksā, nodokļi Latvijā mums ir augsti. Redz, Rudolf, jūs runājāt arī par Covid laiku, kur Covid laikā atsevišķi cilvēki zināmi tagad Latvijā, kuri izmantoja šo vārdu jēgu. Ar šiem vārdiem var arī skaisti manipulēt. Un, jā, Rudolf, te jau sāc saprast, ko es gribu teikt. Un ar šiem manipulēt var veidojot arī savu tēlu. Redziet, mēs cilvēkus uzrunājam un ņemam viņus aiz tiem zemajiem instinktiem. Ar neapmierinātiem cilvēkiem ir ļoti vienkārši strādāt šajā situācijā. Mēs esam neapmierināti, valsts neko nav devusi, nodokļi augsti. Un tādējādi, veidojot savu tēlu, mēs uzzinām par tādu jaunveidotu, jaundibinātu partiju, Jaunlatviešu. Rudolfs jau pieskārās šai tematikai par tām augšām. Bet redziet, arī šeit mēs izmantojam simbolus. Un mēs sakam, ka valsts ir slikta, bet tāpat laikā mēs valsti izmantojam ļoti liederīgi. Mēs sakam, mums ir vajadzīga atkarība tikai pašiem no sevis, no savas valsts, un šī organizācija saka, ka viņi ir gan pret rietumiem, gan pret austrumiem, viņi ir par savu.
Es arī esmu par savu. Es arī esmu par Latvijas produktu. Jā, un ar šiem vārdiem ļoti skaisti mēs varam manipulēt un aizplīvarot tādas lietas. Un ko mēs darām? Mēs sakam, mēs esam pārnacionāla partija, kā Rudolfs teica, bet mēs izmantojam valsts simboliku. Nu, ja jūs esat tādi pārnacionāli, kāpēc jūs aiztiekat vārdu jaunlatvieši? Apzināti, ja? Nu, taču apzināti. Redziet, un ar ko jums asociējas vārds jaunlatvieši tagad, un ar ko jums šis vārds asociēsies, nu, aptuveni pēc 5-6 gadiem? Būs cita nozīme, vai ne? Pavisam cita, fundamentāli cita. Latviešu biedrības nams tika izmantots, kā tur dibināta ir šī organizācija. Latviešu biedrības nams mums ir sapratne šodien viena, vakar arī līdzīga, bet pēc 5-6 gadiem mēs jau šo vārdu asociēsimies ar kaut ko pavisam citu un varbūt pat svešu. Un redziet, es te bieži vien saku, mums ir jāskatās tādā situācija dimensijās vakar, šodien un rīt. Un te es lūk arī aicinātu mums padomāt arī par rītdienu, kā tas viss varētu izskatīties rītdien. Un ar kādu mērķi tas viss ir darīts, lai rītdien veidotu pilnīgi citu tēlu. Apvienībai jaunlatvieši stāsta, ka, redziet, es īpaši arī skatījos Rudolfa Brēmaņa video ierakstus sociālā tīklā. Pavēroju viņu struktūru, viņu domu gaitu, viņu vēstījumu nākotnē. Un mani izbrīna, ka šī vēsts, kas vērsta nākotnē, viņas pēc būtības nav vispār. Viņš, piemēram, ieiet veikalā, paceļ tur tomātu no kastes un saka, šis tomāts nav Latvijas ražots. Šis produkts nav Latvijas ražots. Tās tur arī no Latvijas nav ražots. Vai tad Latvija nevar ražot? Latvija tak spēja ražot. Kāpēc ir tik augstas cenas? Un tad seko uzmanību punkts. Tur nesako komats. Tagad es jums pateikšu, mīļie latvieši, kur tad ir tās sāls. Nē, ne vārda. Un tā ir viņa vēstījuma centrālā doma. Dažādos video jūs paši varat ievērot, pavērot, paskatīties viņa vēstījumu. Viņi ņem to zemo instinktu, ja? Viņi tā paņem, ar ko es varētu būt neapmierināts Latvijas valstī, kurai ir nacionāla valsts pēc būtības, bet viņa ir atkarīga, viņa ir korumpēta, viņa tāda un šāda. Ja? Redziet, es jau ielieku to domu, kāda jums ir jādomā. Saprotiet domu? Es jums jau saku, jums ir jādomā šādi, kā saka Brēmeņa kungs. Un cilvēki, jā, vai tā nav, tā taču ir. Mēs taču tā sakām, vai ne? Jā, bet kāds risinājums? Mute ir aiz atslēgas. Mēs nesniedzam risinājumu rītdienai. Un tagad es vēl gribu kādu simboliku, tagad atcerējos Baltijas ceļš. Covida laikā Brēmaņa kungs ļoti skaisti un gribēja to manipulatīvo darbību par Baltijas ceļu nomanipulēt un virzīt šo Baltijas ceļu vērstu uz sevi, uz savu personību. Un viņš teica, jā, mēs vēlamies veidot Baltijas ceļu, kas ir pret vakcināciju. Redziet, pēc būtības, ja, mēs novirzam Latvijas simboliku, Baltijas ceļu, uz kaut ko novirzam, uz kaut ko tādu mazāk svarīgu attiecībā par Baltijas ceļa īsto būtību. Ja? Un tā ir ar visiem
simboliem, ko pārstāv Brēmaņa kungs. Jūs noteikti varbūt arī vēl kādus citus simbolus esat pamanījuši. Bet visi viņi tiek novirzīti. Tas pats arī lats. Mēs iestājamies par latu, nevis par eiro. Jā, es arī gribētu, lai mums ir nacionāla sava valūta. Bet arī šo tēlu, šo te tautu meitu ar vainagu, arī to mēs novirzam uz kaut kādu savu merkantīlo, ar savu to piešprici. Mēs par to, nevis par to, ka mums vajag latu saglabāt un komats tāpēc, ka? Bet mēs ieliekam punktu, un tad mēs novirzam uz kaut ko lejā. Esat pamanījuši, varbūt man nav taisnība, Rudolf. Tev ir taisnība, Marlēne, es vēl pat papildināšu, jo tu ļoti labi nodiagnosticēji šos sumpūrņus. Un pietiek palasīt šīs organizācijas, es teiktu, visai jezuītisko programmu. Piemēram, jau 2. rindkopā, tas ir vienkārši neatkārtojami. Latvijai ir jāpieprasa kompensācijas no Eiropas Savienības un NATO naudas, tehnoloģijas un aprīkojuma izpausmē par Latvijai sagādātajām neērtībām. Jo, lūk, Latvija aizstāv rietumu intereses, kas ir radījis milzīgu iztrūkumu ekonomiskai visu citu veidu sadarbībai ar kaimiņu valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Porši, ne? Tas ir radījis iztrūkumu Bet vai tā nav trāpīts? Nu, ir taču trāpīts desmitniekā, vai ne? Un tad seko punkts, nevis komats, jā, Rudolf? Jā, protams. Tad vēl interesanti. Kā jau es te minēju, ja tiek meklēti dažādi iemesli histērijai. Piemēram, viens no jaunatviešu programmas punktiem skan sekojoši. Tur bērnu ēdināšana un tā. Ģimene sastāv no vecākiem, tēva vīriešu, mātes sievietes, starp citu tur nav domzīmīts ielikts, ja? Un bērniem. Kā labi ir paņemts, pārtaisīts Satversmes 110. pants un ielīmēts savā programmā. Es nesaprotu, pie kam ar drausmīgām gramatiskām kļūdām, bet tas atkal tas ir, uz tiem nesāpju punktiem, ja? Teiksim, tie, kas nav vīrieši un tie, kas nav sievietes, un tā, viņi ir, bija un būs, un tur neko nevar izdarīt, ja? Bet vēl speciāli uzsvērt savā programmā, un tā, tas, man liekas, ir, politiski naivi, man liekas, ja? Tas ir vienkārši super, puper tāds populisms. Jā. Paldies, Rudolf, ka šo te pamanīja par to punktu un komata nelikšanu. Redziet, gribu vēl paturpināt to domu par Baltijas ceļu. Es daudz kam varu piekrist vai nepiekrist Dainim Ivānam. Arī viņam ir jāspodrina Baltijas ceļa tēls un jānošlīfē kā dimants. Es to varētu arī saprast, ka toreiz bija grūti mums arī saprast, kā virzīties pareizi. Tas arī ir saprotami. Bet Baltijas ceļa tēlu izmantošanu Brēmaņa kunga veidā, Brēmanis tikās ar Dainu Ivānu un teica, ka mums vajag Baltijas ceļu un veidot saistībā par anti-covid. Un Dainis Ivāns, protams, atteica. Jo šeit ir, redziet, mēs runājam par vērtībām, jūs teicāt par sirds balsi sākotnēji. Dieva vārdā ir teikts, tev nebūs veltīgi lietot Dieva vārdu. Mēs varam arī Dievu izmantot. Lūk, Dievs teica to un tāpēc ir tā un tā. Jā, Dievs tā teica, vai tu pats to izdomāji, tāpēc, ka tev tas ir svarīgi un tev tavās interesēs tas spēlē. Un citi, kuri no malas skatās, ja reiz Dievs teica, tad jau būs tā taisnība. Viņi jau zina, ko runā. Nē, nebūtu, nē. Arī šo vārdu mēs varam spekulēt. Un Baltijas ceļš ir pilnīgi cita nozīme. Jā, mēs arī
dažādus pasākumos varam piedalīties pie Rīgas, dažādi tie pasākumi, piemēram, Jāņu svinēšana, ko Rīga šodien šajā reizē veica, skaisti svētki bija Rīgā, ja, ko Rīgas pašvaldība veidoja, Rīgas doma. Un tur rātniekam liels pulsiņš jāpieliek par Jāņiem, jo rātnieks visos punktos esot bijis un stāstījis un runājis un pētījis, un arī viņš ir piefiksējis dažādas lietas, starp citu, kuras būtu labojamas vai nē, iepriekš mēs par tādām nezinājām. Ja? Tagad izrādās, ka policija ir jāpiesaista daudz vairāk nekā iepriekš, kāpēc? Tāpēc, ka, lūk, iepriekšējā tematikā mēs runājām par šiem te migrantiem, kuri vairumā jau ir Rīgas ielās, vairumā. Un cik viņi ir legāli, nelegāli, nu nezinu, mums nav tādas statistikas. Bet turpinot par Baltijas ceļu arī es gribētu jūs vērst uzmanību par nākotni. Redziet, mēs aiztiekam nacionālo simboliku, bet sakam, ka mēs esam pārnacionāli. Kāpēc jūs neveidojat savu tēlu? Kāpēc jūs aiztiekat mūsu nacionālo simboliku? Man ir tāds jautājums. Kādā sakarā? Ar kādām tiesībām? Un spekulatīvos mērķos jūs kaut ko mums veidojot pievienoto vērtību, taču nē. Jūs vienkārši ņemat mūsu tā emocionālo stāvokli ar mūsu neapmierinātību strādājot. Tāpēc jums ir vajadzīga nacionālā simbolika? Nē. Valsts man neko nav devusi. Nu tad kāpēc jūs ņemat no valsts nacionālo simboliku? Ko? Jums taču valsts neko nav devusi. Veidojiet savu tēlu. Veidojiet savu īsto tēlu, nevis spekulējiet ar mūsu nacionālo simboliku. Es nezinu, kā tur ir ar likumdošanu. Es uzskatu, ka šajā gadījumā arī jāpadomā par to neveltīgo velkāšanu, kā dievu vārdu neīstā laikā, neīstā vietā bazāšanu. Manuprāt, tas arī šie simboliki ir vienkārši aizliedzamā tēma, jābūt šādā veidā izmantojama. Bet turpinot tālāk par nākotni runājot, par nacionāliem simboliem, kurus mēs tā kā izmantojam savām vajadzībām. Skola 2030. Literatūra tur nav. Latvijas vēsture tur nav. Kāda mums drīz būs nākotne? Un mēs sakam, mēs te cīnāmies ar šādiem te cilvēkiem, kā jūs sākotnēji Rudolf teicāt, par Krievijas interesi šeit mazināšanu. Bet kā mēs varam mazināt, ja valsts pati pieļauj šādu te skolu 2030, kurā nav vairs valsts simbolikas, valsts lietas. Tur valsts, Latvijas valsts nav vispār kā tādas. Tur ir viss kaut kas tajā skola 2030. Tikai ne valsts, tikai ne Latvija, tikai ne latvieši. Un saprotiet, šeit mēs runājam arī par nākotnes lietām, par to vīziju. Kāda ir valsts vīzija nākotnē? Šāda, ka pēc 5 gadiem, kāpēc arī nav šajā literatūrā īstais vārds jaunlatvieši. Mēs pēc 5 gadiem domāsim, nevis, ka jaunlatvieši ir tie, kas 19. gadsimtā cīnījās par Latvijas vērtībām, kuri upurēja sevi Latvijas valsts interesē. Bet mēs jau domāsim, ka tie jaunatvieši ir tie, ko mēs tagad uzskatām par jaunlatviešiem. Un ziniet, te ir tā problemātika, ka pēc dažiem gadiem būs pilnīgi cita Latvija. Un vai tādu Latviju mēs vēlamies redzēt? Lūk, tāds ir jautājums. Es saprotu, laiks jau iet, es te varu daudz ilgi runāt. Lūdzu, Rudolf. Jā, paldies, Marlēn. Jā, Ģirt, lūdzu.
Jā, paldies, Marlēna. Tu biji skarba, bet es būšu īss un vēl skarbāks īstenībā par šiem pašiem jaunlatviešiem. Varbūt mēs viņiem pat tā neproporcionāli daudz laika veltam, bet īstenībā, tas ir, jo, šie Rudolfa dēvētie sumpurņi ir nevis arī kaut kādi, citautieši svešķermeņi, bet tie ir pat īstenībā latvieši, kas tur īstenībā grozījās priekšā. Bet jā, es būšu vēl skarbāks, tāpēc, kad, kamēr tu runājies, es apskatījos jaunatviešu definīciju, un jaunatvieši tātad saskaņā ar Wikipēdiju, jaunatvieši ir jēdziens, ko attiecina uz pirmās latviešu tautas atmodas intelektuāļiem, kas darbojās 19. gadsimta 50. 80. gados. Jaunatvieši deva lielu ieguldījumu latviešu nacionālās kultūras attīstībā, literārās valodas izkopšanā, folkloras vākšanā, nacionālās literatūras veidošanā. Tas ir jaunatvieši. Tad mēs aizējam uz CVK sarakstu un skatāmies, bija nesen Eiropa parlamenta vēlēšanas pirms 3 mēnešiem, kurās startēja arī jaunatvieši. Godpilnā otrais numurs pēc Rudolfa Brēmaņa uzreiz bija Glorijai Grevcovai. Kas ir Glorija Grevcova? Glorija Grevcova ir no Rosļikova brigādes, un ja mēs tā, saliekam visu to politisko skaidrs, kad arī mēs esam subjektīvi, varbūt, es esmu mazliet subjektīvs, un tur sakot, ka šāda partija laba vai slikta, vai šāda laba vai slikta, bet visā šajā krāsainajā politiskajā spektrā Rosļikovi ir visnaidīgākais, visagresīvākais politiskais veidojums priekš latviešiem un priekš Latvijas. Visagresīvākais, tāpēc, kad Latvijas-Krievijas savienībai, kā viņi tur saucās, viņi beigsies, viņi tur pārsaucās pa centra partiju, viņi bankrutējas, viņi beigsies. Saskaņa vienmēr ir koķitējusi, viņi teica, mēs jau neesam tādi, mums jau te patīk, viss ir forši, ņemiet mūsu valdībā, bet Rosļikovi ir absolūti agresīvi un naidi pilni pret latviešiem un Latviju. Glorija Grevcova nāk no šejienes, tātad viņi ir Rosļikovs līdz kaulam, viņa bija Saeimas deputāti ievēlēta no Rosļikoviem, viņi ir Rosļikovs un prokrievisks darbons līdz kaulam, un viņi tagad ir jaunlatvieti, tā ka principā viss ir samaisījies kopā un tā tālāk, un manuprāt, tā ir cūcība, tā vienkārši ir cūcība, es nezinu, kādā veidā to sargāt, jo, protams, kad valsts simbols, ko tu, Marlēna, minēji, tā viss ir taisnība, vienkārši, baigi grūti ir aizliegt, ka vispār to nevar, bet īstenībā tā ir ārkārtīgi ironija un ārkārtīgi cūcība, kad prokrieviski elementi tagad ir jaunlatvieši. Mans Dievs, nosauciet sevi par Rosļikoviem, nosauciet par prokrieviskiem, par vaķņikiem, sauciet sevi kā gribiet. Nesauciet par jaunlatviešiem, kas īstenībā ir viens no tiem svētumiem, kas Latvijā ir, un tā ir tāda ņirgāšanās. Īstenībā, svētumiem, tieši tā. Jā, tas ir viens no svētumiem, viens no tādām fundamentālām vērtībām, ko mums nekad neviens neatņems un nemainīs īstenībā. Un šobrīd tā ir ņirgāšanās, teiksim, ja mēs saprotam, ka Šlecers manā subjektīvā skatījumā, ja tā ir taisnība, ko Murato saka, vienkārši pelna naudu, tad šie jaunatvieši ir vienkārši ņirgāšanās. Paldies! Redz, nav jau ko brīnīties, ka mēs tā skatāmies uz tiem pašiem jaunatviešiem. Jo viņi jau nav vienīgie, bet viņi ir ārkārtīgi raksturīgi. Ja? Viņi ir ārkārtīgi raksturīgi. Es izskatīju cauri viņu programmu, tur nav neviena vārda par latviešu tautu. Vienkārši nav. Cauri. Kas attiecās uz Rosļikovu stabilitātei, ja mēs visi atceramies, ar ko tad sākās šī stabilitāte. Stabilitāte sākās ar tiesāšanos ar Siguldas pilsētu. Jo Rosļikovieši bija pataisno nozaguši šo te simboliku, burtiņu ar izsaukumu zīmi, un Siguldā nesēž tādi ļaudis, kas ļaus sevi šādi apzakt, ja? Bet Rosļikovs, tas ir interesanti, tas veidojums ir tāds, ka viņš tā kā tad Petrī trauciņš tāds, ja? Kur vairojās baktērijas un visādi citi, un tā kā tas blūsas lec ārā, ja? Tad tur Brēmanis izlec ārā, tad tur šī te pati melīgā Glorija, ja? Tad vēl kaut kas. Lūk. Labi, mīļie draugi, es pabeigšu arī ar sava lielā vārda brāļa vārdiem. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, kas postīdams viņu šauta uz pekli, lai rauj to jods.
Nav mums katram jābūt tālaus taurētājam. Ne katrs var būt tālaus taurētājs. Ne katrs var zīmi gudrais tulks būt. Bet nevienaldzīgs un vērīgs katrs no mums var būt. Lai ar mums visiem un ar mūsu Latviju viss ir kārtībā. Mana Latvija, mana atbildība. Paldies un uz redzēšanos! Lai Dievs sveicina. Visu labu, laimīga tā. Tā.